Nu, redziet, pie tā cita operatora laiku pa laikam gadījās pa fušierītim. Un tādos brīžos, es tā kā biju spiesta padomāt, jā, tas jau nav LMT. Piemēram, es runāju pa telefonu savās mājās, pavirzos nedaudz uz kreiso spārnu, un saruna pārtrūkst. Tad es nodomāju, ka ir jāatgriežas. Man vēl zvanīja no tā cita operatora un piedāvāja kaut kādus variantus, risinājumus varbūt. Es teicu, ka es svārstos un ka man ir mazliet jāpadomā. Un ziniet, viņi man neatzvanīja. Un tad, kad es atgriezos, tad LMT man atpakaļ uzņēma ļoti sirsnīgi. Ļoti tiešām. Es pat teiktu, kā tādu pazudušo dēlu.